Kurš runā? Otrā sezona, otrā epizode, un ciemos mums ir šīs sezonas komandas jaunpienācējs. Droši vien pēc sociāliem tīkliem jau esat viņu ievērojuši, un arī laukumā liek par sevi droši vien ik pa laikam atcerēties. Tas ir mūsu jaunpienācējs, Džeks, kas pārcēlēs uz Liepāju no Valkas, un viņa vārds ir Elvis Ābele. Un noteikti, Elvis, sākam ar to, kā tad jūties šodien, kad ir aizvadīta pussezona, runājot tieši par floorbola tēmu iesākot. Čau visiem! Jūtos diezgan labi. Ir pagājusi jau pussezona praktiski. Sākums man bija tāds grūtāks, jo nevarēju piedalīties treniņu procesā, jo dabūju traumu pirms sezonas tieši. Un tad nācās izlaist. Un, tā trauma arī vēl joprojām nedaudz liek manīt par sevi. Tāpēc kaut kāda fiziskā kondīcija, taktiskais izpildījums vēl tiek piestrādāts. Ir kur pielikt, kā saka. Ir kur pielikt, bet jau sāk justies labāk un arī lietas sāk izdoties vairāk uz laukuma. Es tieši gribēju prasīt, jo skatījos pēdējo spēli pret Kuldīgu, un dažās epizodēs pilnīgi sajūtu, ka tu mazliet vēl tā kā piedomā, bišķi to bremzes pedālīti pameklē, ka tā kaut kas varbūt no traumām vēl mazliet atgādina par sevi, es saprotu, ja? Tāpat potīte, laikam, ja? Jā, man bija tā potīte satraumēta, un tad ir tā, ka kaut kādos asākos brīžos, kur ir vairāk straujāk jāpagriežās, tad gribās to kāju piesaudzēt, lai nesanāk atkal trauma. Ņemot vērā, ka tu mums esi, kā saka, jaunu seju šeit Liepājā, tad noteikti man gribētos tev pagremdēties mazliet atmiņās arī par tiem pirmsākumiem. Tātad esi no Valkas, cik es zinu, Valkā tādi populārākie sporta veidi ir floorbols, futbols un pēdējos laikos laikam arī Kraukļu skolu basketbols un VF, ja kaut kā tur nemaldos tā kombinācija. Kā tad tu nonāci floorbolā vai arī kaut kur citur pirms tam jau paspēji pabūt? Sākumā jau no pirmās klases laikam. Tad es gāju futbolā no sākuma. Bija vēl kā Valērijas. Tad es dzīvoju Ērģemē, un tad mēs no turienes arī bija, kas braukā, un tad mēs spēlējām futbolu. Un 4. klasē sanāca, ka es pārvācos uz Valku. Un tad kaut kā tas futbols laikam vairs nepatika tik daudz. Un man bija klases biedri, kas spēlēja florbolu. Kaut pazīstamie džekti ir vai Nē, es biju Valkā tā kā arī šeit Liepājā iebraucējs, un es nepazinu nevienu. Un tad sākām komunicēt, un tad prasīja, ko viņi dara. Un tad man uzaicināja uz treniņu līdzi paņēma. Jā, tad bija treneris Ilvs Ulvis. Tad tā es sāku, kad ar klases biedrus uzaicināja. Un tā es arī sāku turpināt to formālu. Varbūt atceries no tiem pirmsākumiem, pieminēja Ilvaru. Viņš noteikti Valkā tāds celmlauzis, kāpēc tur vispār floorbols ir un ir nostiprinājies, droši vien daudz ir ieguldījis. Bet tieši tev kā jaunam puikam atnākot, kādu iespaidu par to floorbola vidi caur viņu tu tā kā saprati un sajūti? Sākumā bija grūti saprast, jo nezināju, kas tas floorbols baigi ir, jo tur, kur iepriekš dzīvoja Ērģemē, tur ik pa laikam sanāca varbūt to bumbiņu padzenāt, bet atnākot uz Valku un saprotot, ka tur jau sāk spēlēt jau nopietnāk, māca visu taktisko izpildījumu, tehnisko, un tad likās, ka šis ir tas, ko es gribu darīt. Jāsaka, gan mazo mājas darbu šoreiz neesmu izpildījis, bet tu vari man pateikt priekšā, cik gadu vecumā tu nonāci Valkas lielajā komandā un kāda ir tā pirmā pieredze pie lielajiem džekiem spēlējot? Ja nemaldos, tie bija 14 gadi vai pat 15 gadi. Nē, man šķiet, ka 14 gadi, kad mūs ielika otrās līgas lielo komandā. Un, tad sajūtas bija tādas interesantas, jo tu biji tāds vēl maziņš, un tad tur viss tādi lieli, un tas spēles stils ir citādāks, agresīvāks, tev divcīņas ir vairāk, un likās, ka ko tu tāds maziņš tur vari vēl izdarīt pret tādiem lieliem, bet pagāja kāds laiks, un tad jau saprata, kā labāk spēlēt, un varēja aprast arī ap tiem lieliem. Tobrīd, kad tu ienāci komandā, vai ir kāds tāds florbolā pazīstams uzvārds, kurš tur ir komandā, kuru tu tā kā bišķi iedvesmojies, pavelcies, vai bija kāds tāds, kur tu skatījies, pēc kur gribējās līdzināties? Noteikti manas noises atvēriens Linots Šeguļevs, jo tā, ka bija maziņš, tad man ļoti patika, kā viņš spēlēja. Vienkārši arī apbrīnot, jo viņš noises meistarība, ātrums, metieni.
vēl tieši pa mani malu spēlē, un tad man bija tāds elks. Bīkam tomēr līdzināties Jā, savā bija ziņā. līdzināties, jā. Jā. Mēs jau pirms sarunas kaut kur jau iestarpinājām, ka pret kuršiem principā jauniešos un pat diezgan ilgi nekur nav sanācis to krustoties ceļus. Un tāda pirmā tikšanās ar kuršiem notiek kur? Kucēnos play-offā. Pusfināls, jā, pusfināls par cīņu par medaļām. Lai sasniegtu, to gadu jāsaka, ka kuršiem ir tā veiksmīgā sezona, kad mēs aizējām pat līdz arēnai un uz pārspēlēm un iekļūstam virslīgā atkal. Tobrīd, jā, pirmoreiz tiekamies, tad, kad gatavojaties šai spēlei, ar kādām sarunām, teiksim tā, ģērbtuvē jūs tur ejat cauri, ko sagaidīt no kuršiem tobrīd? Droši vien kaut kāds ieskats jau vēl ir prātā palicis. Noteikti bija, kad bija jāgatavojās ātrai spēlei, jo, kā visi zina, kad šis gals ir visiem spēlētājiem un komandām diezgan ātrāks nekā mūsu galā. Un, zinājām, ka kurš ir ātri, tehniski, tāpēc bija daudz spēlētāju, kas ir ļoti labi, arī no virslīgas jau, kas ir atnākuši atpakaļ. Un gatavojāmies nopietni, lai varētu konkurēt. Tolaik kuršu vārtos ir arī Valcēnietis, iespējams, bijušais tavs komandas biedrs, gan jau paspēt kopā uzspēlēt ar Klaidiņu. Jā. Kaut kāds principiālais tāds duelīts bija iekšā ģērbtuvē vai kaut kur akcentējāt to, ka pretī ir Klaidis, tad tagad mums gan ir jāparāda, ka mēs, tad šogad ir tas mūsu gads, piemēram. Tādas sarunas mazliet. No sākuma jau bija jāskārto pašiem savus galvas un savus spēles stils, bet, protams, zinot, ka pretī ir pazīstams vārdsargs, varbūt jau nedaudz zini, kur varbūt viņam vieglāk ir iemest vai viņa tās mīnusiņas kaut kādas. Tad nekas tāds super principiāls tieši pret Klaidu kā tādu nebija. Vairāk gatavoties, ka tas ir pusfināls, tāda nopietna cīņa un jātiek ir finālā, droši vien tādā virzienā. Jā, tā arī gatavojāmies. Kad, nebija tāds naids, varbūt, ka tieši viņam ieriept vai ko, bet vienkārši spēlējām kā komanda pret komandu un visu. Okay. Tad, kad tu pārcēlies uz Liepāju, tas noteikti, manuprāt, man personīgi ļoti negaidīti. Mēs nevienā brīdī nebijām skatījušies Valkas virzienā, kaut gan Dainis, gan Klaidis to taciņu savā ziņā bija ieminuši un droši vien kaut kādā ziņā ar pozitīvām tādām emocijām un piemēriem. Ķeramies tēmai par to, kā tu nonāc Liepājā, jo tas, kā mēs sadzirdam, ka mums varētu pievienoties kāds Džeks no Valkas, ir par tēmu, ka viņš grib turpināt savus profesionālus gaitas kā ugunsdzēsējs, un Liepāja varētu kļūt par viņu nākamo māju vietu. Varbūt pašķitini to stāstu. Mēs zinām, ka vasarā fiziski pārcēlies, bet kurā brīdī tu nonāk pie tā lēmuma, ka tā ir tā Liepāja, ka šis ir tas ceļš, ko iet. Jo, es kāpēc piebildīšu mazliet atkāpēji, Dainim un Klaidam šeit ir ģimenes, un viņi daļēji pie ģimenēm pārceļās. Tavā gadījumā tā nav. Tu esi tāpat kā es, aizbraucu uz kaut kādu nezināmu savā ziņā vietu, ja, un tam līdzīgi. Ja, kā tad tu nonāci līdz Liepājai? Jā, Liepājā es nonācu, kā jau minēju iepriekš, ar darba attiecībām vairāk. Šis doma un ideja sākam domāt par to apmēram februāris, marts varētu būt, jo tajā laikā mācījos koledžā. Mums koledžā bija tieši uz to brīdi tā amata sadala. Un tad man bija jādomā, uz kurien man iet strādāt, kur tās ir darba iespējas, tās brīvās vakances. Un tad mēs ņēmām visas pieejamās vakances, kas bija, un tad gājām cauri visām pilsētām, skatījāmies uz nākotni, ko veidot, un pilsētas izkārtojumu, kur visērti ir lielveikali. Un tad arī visi plusiņi sakrit tieši uz Liepāju. Paši arī gribējām, gan es, gan draudzeni, tāpēc... Bijāt Liepājā bijuši pirms tam tāds tieši jautājums varbūt? Jā, pāris reizes bijām bijuši. Atpūsties, jā. Bet tā baigi, kad ilgāk padzīvojot, nebijām šī tā, kā nolēmām, tā arī tā braucām. Labi, zinot, ka mēs ar tevi par to esam runājuši, es zinu tavu atbildi, bet varbūt izstāst arī citiem. Tagad jau kāds laiciņš pavadījis Liepājā, tūdaļ vajadzētu būt kāds pusgads man šeit jau ir pagājis. Kā es iedzīvojos ikdienā kopumā par Liepāju, jo saki, ka forši, kad varbūt tur ir jūra un tam līdzīgi un kaut kādas lietas, kas patīk, bet kopumā kā tu raksturot to, kā tev ir šī ikdiena dzīve Liepājā? Es teiktu, ka es esmu iedzīvojies jau kārtīgi, jau sāku pārzināt Liepāju, kur kas atrodas. Un, darbā kolēģi arī ir atsaucīgi, tur izpalīdz ar daudz ko. Un,
Jā, Liepāja patīk. Tur jūra blakus ir un var uz jūru aizbraukt, saulrietis pavērt, varot peldēties, var aiziet. Man kā arī neliepājniekam, viena no pirmajām lietām, pie manis brauc ciemiņi, un es domāju, bāc, kur tad aizvest, ko parādīt, jo Liepājā, man liekas, ir tik daudz visādu foršu un skaistu vietu, un man vismaz liekas, ka tiešām ļoti daudz, kad pie tevis kāds brauc ciemos, kur tu gribētu viņu aizvest, kādu vietu parādīt Liepājā? Kas ir tas, kas tev pašam tāds visforšākais liekas tieši šajā pilsētā? Nu, noteikti viena no lietām ir jūra, jo tur ir skaisti. Moli, protams, kur var aiziet un pastaigāties. Un pa pilsētu pastaigāties, jo pilsēta pat par sevi ir skaista. Tīpaši tagad uz svētku laiku tiek salikts lampiņas un vakaros ir tiešām skaisti. Nu, tā nu es tev varu pievienoties. Pēdējais vēl par Valku pieskaroties. Ar kādām emocijām, teiksim, tā jūs atvadījāties no savas bijušās komandas? Un noteikti tas laiks, ko tu pavadīji, kā tu minēji, no 7 gadiem šķiet, jā? Es pareizi atminos, jā. No 7 gadiem, attiecīgi, tad diezgan garš tas posms ir bijis, ko es pavadījis un daudz kas piedzīvots. Kā pašam bija pateikt paldies Džekiem, Klau, man sāksies tagad dzīvē jauns posms, došos tālāk, jauns izaicinājums manā, teiksim, dažādās frontēs, jā, vienlaicīgi. Kā tieši šis atvadīšanās periods un posms bija? Ja tur bija tā, ka baigi nesanāca atvadīties. Jo tur mums bija turnīrs domāts, un tad mēs tur tā. Viņš noliec pēkšņi nostājām. Border Cups? Nē, mēs gribējām uz Tallinu laikam braukt. Tad tur nesavācās, un tad nekā nebija. Un es vienkārši tā izpildīju visiem garām. Aizvadīju čatā, paldies par dalību, jā, Džeki. Praktiski, jā. Jā. Nu, ņemot vērā, ka tev brālis joprojām paliek Valkā un spēlē jauniešu komandās tur, un zinu, ka arī brālim spēlējot pret Liepāju, tu biji tribīnēs. Kā ir tagad skatīties uz to, kas notiek Valkā, ņemot vērā, ka tu esi citā komandā un ikdienā, principā, mēs pat neredzamies ar otru krastu, jāsaka tā, austrumu komandas mēs nespēlējam pretī. Ir kaut kāda tāda jocīgā sajūtiņa, ka tā Valka ir kaut kas, kas ir aizgājis, un te ir kaut kas tas, kas tagadne. Nē, es teiktu, ka man vēl nav tas, jo tāpat tās interesē, kā iet bijušai komandai, kā viņi spēlē. Un, jā, protams, mazais brālis arī aug jau un spēlē. Un tad ir interesanti atbalstīt, reizēm aizbraukt. Un tagad arī bija Liepājā. Tad ir prieks skatīties, kad aug tāds ar perspektīvu. Tas tiešām forši. Tā, man tev ir piedāvājums sekojoši uzspēlēt nosacīt. Tā kā 2 spēles vienlaicīgi. Pirmā no tām tev ir burtiski 3 vārdi, lai raksturotu floorballu Valkā. 3 vārdi, ar kuriem tu noraksturotu floorballu Valkā. Nevar salikums. Var mēģināt. Vismaz kaut kādās daļās jāsaskaldot 3. Es gribētu teikt mājas sienas, protams. Fānu atbalsts un komandas iekšējais gars. Šīs 3 lietas būtu tās, kas tev tā kā palikušas piltā kampaņā par tēmu Valkas florbols, vai ne? Jā. Tagad tu metu izaicinājumu Florbal klubs kurš? 3 vārdos. Kas ir tas, ko tu pirmajā pusgadā esi šeit sajūtis, ieraudzījis? Gribētu teikt treneris, protams, Mārtiņš Krūms. Tas būtu pirmais, labi. Gribētu teikt, atbalsts no spēlētājiem uz laukuma, gan treniņos, gan ģērbtuvēs. Tu izjūti tagad, kā jaunpienācējs komandā, ka Džeki ir kopā ar tevi, jā? Jā. Labi. Un trešā lieta varētu būt cits spēles līmenis. Nevis stils, bet pat teikt līmenis mazliet, jā? Ne, pagaidi. Vairāk, jā, cits spēles stils ir. Jā, stils vairāk atbilst šitam. Jā, ļoti labi. Nonācām pie kaut kāda kopsaucēja. Droši vien, ka Mārtiņš Krūms raksturo mazliet arī spēles stilu un visu pārējo, kā tu piesauc, bet man liekas, ka tas tāds interesants veids, kā paskatīties uz lietām. Gribu atkal padzīt bišķīt laiku atpakaļ un paprasīt, kā bija aizvadīt pirmo spēli Kuršu kraklā šeit Lots manēžā. Kad ir tunelis, ir džeku dziedāšana, ir iznākšana,
ir izsaukšana, sākuma sastāvi, ir pirmā spēle, pirmie iespaidi, arī pašam pirmais vārta guvums. Atceramies, joprojām tukšos vārtos, ja gan bija, bet joprojām vārti vismaz ir gūti pirmajā spēlē. Kādām, teiksim, tā atmiņām tieši šī pirmā spēle palikusi prātā? Nu, pirmā mājas spēle ir palikusi atmiņā ar labām emocijām. Protams, bija gūtie vārti, kas bija labi, tukšos vārtos, bet tāpat tās sanāca atzīmēties. Un, protams, citas krāsas, krēkliem, un spēles stils citādāks, fanu atbalsts, spēlētāju atbalsts. Atmiņas ir diezgan labas no pirmās spēles. Bet kaut kā tāda viena emocija, nu, nezinu, piemēram, tā pati iznākšana no tuneļa, tas man liekas, man personīgi, kad es pirmo reizi atnācu uz kursiem, tas likās kaut kas tāds rītīgi foršs. Es nezinu, kā tev varbūt pašam. Jā, tā tunelī, kad stāvējām, un tad sākās tā dziedāšana, un tad tās emocijas tev uzkāpja vairāk un vairāk, un tad vēl tevi izsauc, un tas bija tiešām forši. Jā, man liekas, tas ir tāda laba tradīcija, kas šeit Liepājā ir palikusi. Un es domāju, ka tā mēs arī turpināsim, jo gan džekiem patīk, gan skatītājiem patīk. Pavisam nesen aizvadījām vienu ļoti zīmīgu spēli, ko mēdz saukt arī par Kurzemes derbiju, par Liepājas derbiju, par Ezera derbiju. Esmu iesaucis jau un tam līdzīgi spēle pret Grobiņas komandu. Nerunāsim varbūt tik daudz par to, kas notiek laukumā, bet pirms spēles, nedēļu pirms tur notiek treniņi un tā tālāk un tā joprojām. Cik daudz šo sarunu ir par šo spēli, jo skaidrs, ka šajā apvidū tomēr cilvēkiem ir ļoti liela interese par florbolu tajā brīdī, kad satiekās Grobiņu un Liepāju. Kā tu to izjūti pats? Gatavojoties šī spēlē, daudzi spēlētāji visi jau gaidīja šo spēli, jo tas derbijs un viņi jau zināja, kā tur spēlēt un ko. Personīgi es īsti nezināju, ko sagaidīt, jo man pagaidām tā ir vienkārši parasta komanda, un es ar viņiem bijām tikušies arī play-offos. No tās spēles man netik labas atmiņas ir palikušas pret viņiem, jā, protams, bet es nezinu, es gatavojos kā parasti visām spēlēm, un man nebija baigās emocijas, ka tur būs derbijs un parādīsim viņiem. Parasti spēles gatavošanās. Tagad sākās spēle, jo man tiešām izskatījās, ka pretinieks bija super noskaņojies, ka viņiem tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Man liekas, mēs tiešām, līdzīgi kā Mārtiņš jau pieminēja, arī sapulcēja par to, ka varbūt jātiecās kā uz mazliet vienkāršāku spēli, nevajag pārpludināt sevi ar tām emocijām. Laukumā tu ar to pašu jūt, ka mēs bijām tādi nosvērtāki un pretinieki bija vairāk ar tādu enerģiju, ka tas ir kaut kas baigi svarīgāks un nozīmīgāks. Es gribētu teikt, ka jā, jo tas, kā viņi divcīņās vai arī situācijās viņi uzvilkās un dabūja, protams, noraidījumus par to, ka neievēroja kaut ko. Un es teiktu, ka tas mums nāca tikai par labu, jo viņi bija tādi uzvilktāki, un mēs spēlējām savu spēli. Mēs kontrolējām bumbiņus laiku praktiski. Bet ko neizdarījām? Bija momenta realizācija nebija mūsu pusē. Vairāk mums noteikti bija jārealizē, un tad arī būtu droši vien cits rezultāts dienas beigās. Bet tā ir laba pieredze, ņemot vērā, ka jāsaka, playoffiem, kas ir sezonas atbildīgākās spēles, vēl ir pietiekami daudz laika, tad ierakstam šo kā lietu, uz ko atskatīties, un pie tā mēs paliekam. Es tev piedāvāju tālāk iziet cauri pirmiem aplim, kā jau teicu, 10 spēles aizvadītas, 10 pretinieki ir redzēti. Pagremdēsimies pavisam mazliet atmiņās, un tad, kad es saucu kādu no komandām, tu varētu pastāstīt, kas tev ir prātā par vai nu konkrēto spēli, vai par konkrēto pretinieku, jo liela daļa no šīm komandām tu iepriekš, iespējams, nekad nebija redzējis. Tas bija, teiksim, tā jauna pieredze, un tāpat varbūt mēs sāksim, piemēram, pēc ar slampi, aizbraucam uz laukumu, kurā tu nekad neesi bijis, nestandarta izmēri, bet vismaz Gerflors šajā brīdī jau. Ko tu atceries no slampas spēles? Tur bija ātra spēle, tur nevarēja ilgi domāt. Laukums maziņš bija gan garumā, gan platumā. Un tur pāris soļi, tur ir jāmet pa vārtiem. Tur nevarēja baigi lieki domāt, kur apstāties vai kādam nomest tās piespēles. Tur bija jābūt ātrai realizācijai. Man tā spēle baigi, es viņu neizbaudīju, jo tas nebija baigi florbols, ko tur spēlē. Tad tev patīk labāk plašumā? Ka tu vari saspēlēties un taktiski kaut ko izdomāt, nevis tikai run un gun un spēlēt tikai.
Jā. Nu, labi, pēdējā spēle pret Rietumu divīzijas šī brīža līderiem. Nospēlējām pat līdz pagarinājumam, kur, diemžēl, piekāpjamies Kuldīgas komandai. Kāds iespējas palika par Kuldīgu? Nu, Kuldīgi vienmēr man likusies, kad viņi ir jaudīgi, viņi ir arī ātri un, protams, momentu realizācija. Viņi arī izmanto, ja viņiem iedod tādas iespējas. Un teikt, pēdējā spēlē mēs dāvinājām viņiem dažas iespējas, kad mēs paši nospēlējām, varbūt neuzmanīgi vai ko. Bet tā spēle kopumā likās, ka sākumā, ja mēs atkal nomīkstinājāmies, pirmais periods beidzās 0-0, tad otrajā tikai uz otrā beigām varbūt sākām spēlēt. Un trešajā periodā, tad jau, kad bijām iedzinējos, tad vajadzēja parādīt to raksturu, un kad arī spējām izlīdzināt rezultātu un tikt līdz pagarinājumam. Un tā bija tiešām tāda, liekas, rakstura cīņa, un bija prieks skatīties šādā ziņā, jo droši vien varam vēl kādā brīdī pieskarties šai tēmai, bet par sastāvu mazliet, ka mums tomēr diezgan daudz robi joprojām, un tādi būtiskie spēlētāji šobrīd nevar joprojām palīdzēt, bet labi, lecam uz priekšu. Talsi spēlējām mājās, un tur gan nebija jāsaka tā virslīgas spēlētāji, bet man ir aizdomas, ka 30. decembris spēle Talsos, ka tur mēs varam pretī dažus labus virslīgas džekus arī ieraudzīt. Protams, mājās spēle pret Talsiem bija kā, viņam nebija tas īstais sastāvs man šķiet. Un, kad pie viņiem, kad brauksim uz viņu mājas spēli, tad es domāju, ka varam sagaidīt, ka tur būs cits sastāvs pretī. Un tad mēs varēsim kārtīgi pacīnīties. Ja ne cits, tad krietni spēcīgāks. Noteikti, jā, spēcīgāks. Jā. Jo viņi arī šobrīd iespēlē ļoti daudz jaunos spēlētājus. Un tiešām, manuprāt, šeit vienīgais, kas bija vecāks, varbūt par 18 gadiem, ja es kļūdos, tad var man kāds palabot. Bet man šeit bija spēlējošais treneris Mārtiņš Maķevics, un vispār bija jaunieši. Līdz ar to stipri jauna komanda, un varbūt tā spēle bija viegla. Bet, es domāju, ka 30. decembris tie, kas mūs skatās un klausās, atzīmēt kaut kur plānotājos, spēli Talsos. Es domāju, ka ir vērts apmeklēt, jo būs tiešām ko redzēt. Nākamā komanda, mazliet jau pieskārāmies par derbiju tēmu. Kāda tad šogad izskatās Grobiņi, ko no viņiem sagaidīt? Jo pēc tabulas viņi stipri zemu, bet redz savstarpējā spēlē mācēja mums iekost. Un, teiksim, tā kāda raksturiņa laikam jau ir komanda. Es teiktu, ka pret viņiem ir grūti spēlēt, jo viņi varbūt, mēs varam, tā kā bija mājas spēlē, mēs kontrolējām to bumbiņu, bet viņi vienā brīdī vienkārši izšauja to tādu pretuzbrukumu ātro, viņi arī realizē to uzreiz. Bet, mums tas nesanāca, bet es teiktu, ka no Grobiņas var daudz ko sagaidīt. Nevar viņus novērtēt pārāk zemi. Tā laikam jāpievienojās. Nākamā komanda mājās, jāsaka tā, vieglu roku tā spēle, bet redzēsim, kā izbraukumā Bauska. Bauska. Arī diezgan, man liekas, jauns sastāvs. Tur pārsvarā bija džeki, ka ne arī paīsā sastāvā bija atbraukuši. Jā, bija, bet arī mums tas spēles stils, kad atbrauc komanda, tad uz laukuma treneris pasaka vienu spēlēt, un tad kaut kas nesanāk, un tad mēs sākam spēlēt pa savam, bet tas arī vispār neiet, un tad ir kā ir. Bet pret Bausku es baigi godīgi neatceros. Tāpēc, ka viegli bija, man liekas, mēs tur daudz sametām, un Bauskai arī tas īstenībā, tā var teikt, farm klubs no Bauskas virslīgas komandas, bet arī viņi audzina jauno paudzi, un skaidrs, ka tur šobrīd nav tāds varbūt tiešais konkurents, un savā ziņā cīņā par playoffiem, kas būs mūsu zarā, viņi tur cīņā neiet, viņi iet otrā zarā, līdz ar to tas tāds atsevišķs izņēmums. Ozolnieki mājās arī bija, manuprāt, 19-1 vai tam līdzīgi uzvaru. Bija ārprātīgi daudz, kas palicis no tās spēles atmiņā. Pašam hat-triks, man liekas. Jā, tur es atzīmējos ar hat-triku, vai pat 4 goli bija. Bet tā spēle bija, kad viņi atbrauc arī ar nepilnu sastāvu. Viņi netika vienkārši. Viņiem pieraduši droši vien uz tā mazā laukuma, kas viņiem tur ir. Un uz tādu lielā laukuma, mazā sastāvā skraidīt, tur, kur pretī tev ir 3 mājiņas ātrs, ir diezgan grūti. Tā varētu būt, jā. Latvijas universitāte saucās kādreiz, tagad vienkārši FS Masters Ulbroka. Arī jaunie džeki, kas ir Ulbrokas farm klubs, sākām sezonu man šeit pret viņiem. Vai tā bija otrā spēle? Otrā spēle, jā. Izbraukums. Jā, tas bija pirmais izbraukums mums. Kas palicis prātā pret Ulbrokas komandu spēlējot?
Ulbroka ir meistarīgi. Tur spēle bija diezgan grūta. Personīgi man pirmā pieredze, kad tieši jau tas sezonas sākums, kad es nezinu, kādas tās komandas ir, un tad tu aizbrauc un saproti, ka šī tā galā komandas ir liekas, jaudīgākas, ātrākas, un tas spēles stils ir pilnībā citādāks nekā mūsu galā, kas bija. Nu, tu piemini to mūsu galu, kas man prātā par austrumiem saucamajiem. Man šķiet, ka tās komandas, kas bieži vien nespēj būt bārā konkurētspējīgas, laikam ir tie saucamie farm klubi. Ādažiem, Lekringam, Valmierai, lielai daļai šīm komandām. Rubenim gribās teikt, ka arī farm klubs, bet viņi kaut kā cenšas vēl to komandu šeit turēt stipri labā līmenī. Bet tās pārējās, laikam, arī ir tādi solīti, jau krietni atpakaļ tomēr. Jā, daudz tur ir no farm klubiem, bet Rubena arī skaitās, bet Rubenai tur pret Rubenu vienmēr ir gājis cīvi, un viņiem spēlētāji ir augstā līmenī, un ja viņam ir pilns sastāvs, tad ir diezgan grūti spēlēt pret viņiem. Mūsu krastā komanda, vēl pret kuru spēlējām, Saulkalne. Manuprāt, tur vesela virkne virslīgas spēlētāji vispārībā ir, bet man liekas, ka uz spēli pret mums viņi bija atbraukuši arī kaut kādā ne līdz galam pilnā sastāvā. Jā, iepriekšējā, kad spēlēju pie Valkas, mums arī ir sanācis pret Saulkalni spēlēt, un es jau nedaudz zināju to viņu spēles stilu un spēlētājus. Un jā, kad viņi atbrauc pie mums šeit, likās, jā, kad viņiem nav īstas sastāvs, tas pilnais, un tas spēle arī vieglāk bija bišķiņ. Nu labi, man nekas nav prātā. Varbūt vēl kādu komandu mēs esam aizmirsuši. Šeit mēs visām izgājām cauri, kas mūsu pusē šīs pirmās 10 spēles ir aizvadītas. Nu, tad tāds rezumē, kas ir tās komandas, pret kurām tiešām ir no pirmās sekundes sagaidāma cīņa, vienalga kurā laukumā un tam līdzīgi. Tad, kuras būtu tās komandas, kuras tu izceltu? Varbūt ne pēc tabulas, bet reāli pēc tā, ko tu esi redzējis. Protams, Kuldīgi, Leģions, Ulbroka. Tās ir tādas, man liekas, diezgan spēcīgas komandas. Un, varbūt, jā, ir varbūt droši vien vēl kāda, bet tagad tā grūti iedomāties, jo tās spēles, kas mums ir bijušas tādas vai vieglas mums, vai arī tādas sīvas. Jā. Nu jā, tas ir tas, pēc kā mēs varam vadīties. Jā, grūti tagad tā. Jā, labi. Skaidrs ir viens, ka mēs šobrīd esam rietumu divīzijā augšgalā, un noteikti tāds ir arī mērķis tur būt un atrasties pēc iespējas augstāk. Bet izslēgšanas spēlēs mēs, kā saka, krustosimies ar austrumiem un sadalīsies divās kategorijās, kur ir klubu kategorija un kur ir farm klubu kategorija. Nu, tad iespējams, jau tur tagad sākot vilkt jau paralēlis, kas ar ko un kāpēc. Mēs diezgan tuvu šobrīd esam tam punktam, lai jau ceturtdaļfinālā tiktos ar tavu bijušo komandu Valku. Un gribu tev mazliet paprovocēt, vai tu gribētu piedalīties šādā ceturtdaļfinālā, kur uzreiz ir jātiekās ar savu bijušo komandu? Es gribētu teikt, ka būtu interesanti tas duelis vēlreiz. Bet personīgi es pat nezinu vēl, ja tā notiks, tad ko sagaidīt un kā tā spēle varētu izvērsties. Protams, būs grūti spēlēt pret savu bijušo komandu, jo daudz gadu tur nospēlēt, es zinu tos spēlētājus, viņi arī zina visi mani. Un, tā grūti ir pateikt, ko sagaidīt īsti no tādas spēles, ja tāda notiks. Nu, to mēs varbūt redzēsim. Pavasaris vēl ir kā tālu. Jā, 10 spēles mums vēl priekšā, un pamazām jau tojamies otrajam aplim, jo šonadēļ braucam uz Saulkalni. Precīzāk, spēle, man liekas, notiek Salaspilī, tā kā atklāsim arī otro apli. Nu, otrais aplis, tavuprāt, ko komandai ir jāiespēj, varbūt punktu izteiksmē, varbūt uzvaru izteiksmē, varbūt snieguma izteiksmē, lai būtu tādā labā gatavībā uz play-offiem. Kā tev pašam tā iekšējā sajūta? Kas tad ir tas, kas vēl būtu jāsadara šīs atlikušajās 10 spēlēs? Es teiktu, ka viens no punktiem ir momenta realizācija, kas mums bieži vien grūtās spēlēs vai pie rezultāta -1 vai pa nulēm iet. Ir momenta realizācija, jā, kad ir jāizmanto tās. Ir tehniskais izpildījums jāpieliek. Un, protams,
jāpiestrādā vēl taktiski, ir visas ieiešanas un pozīcijas, jo reizēm nesanāk, kā gribam, kā treneris liek. Tieši šis bija viens no jautājumiem, ko es arī iedomājos, ņemot vērā, ka tas spēles stils, jau arī minēja, krietni atšķirīgs no tā, kā līdz šim ir bijis. Cik viegli vai varbūt izaicinoši ir šādā jaunā spēles sistēmā ieiet, atrast savu vietu, atrast pareizās pozīcijas, sadarbības ar partneriem. Man ir priecēji, ka tu saki, ka partneri ļoti izpalīdzīgi un nāk uz laiku pļāpāties un saka mazliet priekšā tās lietas. Jā, bet, kā kopumā tu raksturot, cik ir izaicinoši šajā brīdī nonākt šajā jaunajā visā vidē un tieši par to iekļaušanos taktiski komandas spēlē? Es teiktu, ka man personīgi sākums bija ļoti grūts. Ne ļoti grūts, bet vajadzēja piedomāt, jo tas spēles stils citādāks ir. Un tās pozīcijas, kur tev ir jābūt, kur tev ir jāskrien. Un, lai atbrīvotos līdz tam metienam, arī tur jātiek līdz tam ir vēl. Un, man bija grūti no sākuma. Bet tagad es sajūtu, ka tu esi jau tādā labā ritmā un jau sajūti tos partnerus un to saspēli un to ideju, kā spēlēt, vai joprojām ir vietas, kur ir vieta izaugsmē arī tev pašam personīgi uz sevi skatoties? Protams, man ir vēl vieta izaugsmē, man ir vēl jāpieliek pašam pie sevis, lai izprastu to visu zīmējumu. Bet, kopā ar partneriem tur uz soliņa arī pārunājam, kur kā labāk vajadzēja būt, vai arī tev vajadzēja būt tur, man vajadzēja būt tur. Tad nākamajā reizē, kad ej uz laukumu, tu jau pamēģini to, un tad saproti, ka tā ir labāk nekā, kad es nebiju tur iepriekš. Atceros vienu mazu video klipiņu, kur taisījām pirms sezonas, kur katrs izteica savus minējumus, kurš tad būs rezultātīvākais, kurš tur sagādās pārsteigumus un tam līdzīgi. Un komandas treneris Mārtiņš, kā potenciāli lielāko pārsteigumu šajā sezonā, minēja tavu vārdu. Tāpēc man ir jautājums, pēc 10 aizvadītām spēlēm, kādas tad ir bijušas sarunas ar treneru Mārtiņu, kā viņš redz tevi komandā, ko viņš iesaka varbūt pamainīt vai pielikt spēlē, vai kāda kopumā ir komunikācija ar treneri un kā tu pats jūties par to visu? Komunikācija ar treneri ir ļoti laba. Treneris, ja redz, ja es daru kaut ko nepareizi, tad pasaka un uz nākamajām reizēm, lai es zinu, kā labāk darīt. Ja arī man ir kādi jautājumi, es droši varu jautāt viņam, viņš paskaidro situācijas, kā labāk darīt, kur atrasties. Bet kā lielākais pārsteigums esmu es. Grūti tagad ir tā pateikt, jo sezona vēl ieskrienās. Sezona vēl ieskrienās. Mums arī ar Mārtiņu bija saruna par šo, kad man dēļ tās traumas vēl es 2,5 mēnešus nedabūju trenēties. Un, man gan fiziskais uzreiz nolaidās dēļ tās kājas, un tagad es tikai sāku lēnām ieiet apakaļ tajā ritmā. Un, es gribētu teikt, ka sezonas otrā puse rādīs pilnībā citu rezultātu no manis. Es ļoti to ceru un novēlu tev katrā ziņā, jo skaidrs, ka ir atnākot spēlētājiem ar labo tvērienu, un tobrīd mums galvenais spēlētājs ar labo tvērienu pagājušā sezonā bija Ralfs Polis. Viņš pārceļās projām uz Talsiem. Un mēs redzam, ka nāk kāds vietā, kurš šādi mums to vietu. Es negribu teikt, uzreiz aizpildīt, poļa versijā, ja Pols šobrīd vai izlases treneru blociņos ir, es nezinu, bet droši vien stipri tālu no turienes nav. Skaidrs, ka tādu vietu mēs uzreiz aizpildīt nevaram, bet ir liels prieks, ka tu esi šeit. Un man tev ir vēl viens uzdevums. Pārbaudīšu to, cik labi esi iedzīvojies Liepājā. Jo man pašam personīgi pārceļoties uz Liepāju bija daži vārdi, kurus klausoties, es domāju, par ko viņi runā. Tad es uztaisīšu mazo testu tev, vai tu zini, kas ir šie vārdi un ko tie nozīmē, jo tādus pamatā izmanto, manuprāt, vai tikai Liepājā vai Kurzemes pusē. Tā varbūt eksperts neesmu, bet pārbaudīsim. Tāds pats vienkāršākais. Kas ir knausis? Tu pajautāji. Mums ar Tomu Dzēru bija, kad viņš man stāstīja šos jautājumus, bet es tagad esmu aizmirsis. Knausis mums ir, principā, ots. Jā, ots, tas ir toč. Kas ir grāpis? Grāpis. Es nezināšu. Tev ir, kur ieskrieties. Grāpis ir katls vai trauks, principā. Kuiti. Kuiti. Šo vārdu gan es laikam dzirdēšu pirmo reizi. Pirmo reizi. Es arī nebiju pārāk dzirdējis, bet meklējot tāds nāk ārā. Tas ir tāds
aizaugusi pļāva vai tāds, es nezinu, manā galā džūkslājs, māc teikt, vai kā savādāk tāds. Jā, galīgi nebija. Jā. Sukņa. Nav ideja, tas varētu būt kaut kāds sukņa. Sulklis, ko izstīt kaut kādā. Es godīgi teikšu, es šo vārdu arī nebiju iepriekš dzirdējis, bet meklējot man tādu piedāvājumu, man šķiet, ka tie ir vai nu kleita vai svārki, kaut kas šāds. Es varu samalot. Šito gan es biju dzirdējis no savu kursu biedra kādreiz driķeris. Vēlreiz? Driķeris. Tas ir durvju rokturis, kliņķis. Tāda mums vēl ir 2, bet varu tagad samaloties. Ķocis. Ķocis. Kas ir ķocis? Tas nebija krēsls, zem kā apsēsties? Vai vannīt? Man patīk, ka tu mīni, jo nav īsti līdz galam pareizi, tas būs gross. Ķocis ir gross, un kādreiz arī par basketbolu, man liekas, ir teikuši, ka tā ir ķoča bumba un kaut kā šādā virzienā. Nu, pēdējais arī man bija ļoti interesanti uzzināt šo vārdu, kas ir zoste. Zoste? Jā. Un tas nav dzīvnieks. Zoste. Un tu uzdod tādus jautājumus, tas pilnīgi vispār, kas galvā nenāk. Tas nozīmē, ka tur ir vieta, kur progresēt. Ir vieta vēl, kur uzzināt šos visus vārdus. Jā, zoste ir mērce. Kad tev pusdienās, tad saka, man lūdzu to un to zostīt, un tad dāmas tur zina, ka tev jāuzliek kādu no mērcītēm. Labi, lielās līnijās mēs esam izgājuši caurumā visām sarunas detaļām, kurām es gribēju iet. Nobeigumā gribēju vēl tev klātesot, un ka mēs esam šajā formātā visus aicināt uz mūsu mājas spēli, kas ir nākamā mājas spēle, 21. decembrī. Pret ko tā būs, jau zini? Pret Slampi, ne? Pret Slampi, jā. Un ar ko viņa būs īpaša? Es tā baignās vēl reklamēju ārā. Īpaši. Tā būs labdarības spēle. Es vēl par to nezināju. Jā, to es nezinu. Jā, tā kā noteikti mums būs labdarības spēles, kur vēlamies aicināt visus, kas grib būt ne tikai foršā spēlē klāt, jo skaidrs, ka Slampa arī būs no komandām, kas būs sīksta un lielajā laukumā. Gribās domāt, ka mēs būsim favorīti un sagaidām, protams, uzvaru. Bet viennozīmīgi tas centrālais notikums, ar kuru tā visa diena griezīsies, ir labdarības spēle, kurā mēs vēlēsimies kopīgi savākt līdzekļus bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpēc noteikti aicināšu nākt uz spēli, un es jau varu pačukstēt, ka tev būs viens uzdevums. Mēs esam sagatavojuši Ziemassvētku kartiņas, un uz kartiņām spēlētājiem būs uzdevums uzrakstīt novēlējumu katram no sevis, un skatītāji, kas nāks ar saviem ziedojumiem, varēs šīs kartiņas saņemt tā kā dāvanā pretī. Līdz ar to tev būs svarīgs uzdevums sagatavot kādu foršu novēlējumu, kādus apsveikumu vārdus mūsu līdzjutējiem, kas nāks un atbalstīs komandu un arī ziedos labdarības akcijai. Bet es saku, ka ir jāliek punkts. Mēs esam forši papļāpājuši, vairāk kā 40 minūtes kopējais garums. Noteikti gribu tev teikt lielu paldies, ka atnāci. Man ir prieks tevi redzēt gan šodien šeit, gan kurš kraklā laukumā. Man pat mazliet gribētos, lai tas otrais aplis ir tāds, kā tu saki, ka mēs esam ar augšupejošu līkni. Tava spēle uzlabojās arī individuāli, un komandas sniegums paliek aizvien augstvērtīgāks. Un mēs tiešām nebūtu nemaz tik noskumis, ja mēs pirmajā vai otrajā kārtā pusfinālā, iespējams, kas noteikti ir mūsu mērķi, tiktos ar tavu bijušo komandu Valku, un tad es noteikti nākšu pie tevis vēlreiz un prasīšu, kā tad mēs jūtamies, ka ir jāspēlē par savu bijušo komandu. Bet jā, tiešām paldies tev, ka atnāci, un šis bija kurš raidījums, kurš runā tātad, un tiekamies spēlēs, un novēlam visiem veiksmi droši vien, vai ne? Jā, paldies, ka uzaicināji.